Šalom, labvakar visiem! Labvakar visiem! Labvakar, Lēja! Um, tu sāksi? Uh, vai es šodien, es šodien runāju? Man Kā? liekas, ka tu runā, un ja Jā. ir kāds jautājums, un ja tev vajag kādu vārdu iztulkot, arī ja gadījumā. Aha, labi, sapratu. Kā Okay. mani var dzirdēt? Labi, jā, viss kārtībā. Ne? Jā, Labi. Tā, nu, sveiki visiem! Mani sauc Alīna. Es esmu Bneinoha pārstāve no Rīgas. Un es šodien esmu šeit, lai pastāstītu savu ceļu, kā es kļuvu par Bnei Noahu un ko es domāju darīt tālāk ar šo statusu un tā tālāk. Um, Vispār es nāku no kristiešu ģimenes, pareizticīgo kristiešu. Un man vecmāmiņa bija ļoti ticīga. Es nezinu, kā latviski, bet staravierka. Tas ir krieviski. Tur, tur viņiem, viņi ļoti daudz veltīja laika reliģijai, un viņi bija tiešām tāda ļoti iekļauta tajā visā. Un es atceros, kā man arī vecmāma gāja 3 reizes lūgties, kad mēs ar brālēnu bijām pie viņas. Nu, un es no bērnības arī tā mēģināju arī kaut ko Dievam paprasīt. Ļoti priecājos, ka viņas dzird un kaut ko arī izpildīt kaut kādas atbildi. vēlēšanās. Jā. Un tālāk mana dzīve nogāja nedaudz greizi. Um, es sāku, man bija tāds dzīves stils ne īsti labs. Un, nu, var teikt, ka tā, ka es nesapratu, ka kaut kas nav kārtībā, bet to, ko es darīju, es pēc tam tikai sapratu, noveda mani pie depresijas ļoti lielas, un es nevarēju saprast, kas ar mani notiek, un tad es biju pilnīgi nomākta. Un tad es sāku aizdomāties, ka ir cilvēki, kas izstaro tādu tā kā balansu, un viņiem ir, viņi tādi stabili. Nu, ne tā kā man tur tā depresija un tā tālāk. Un es sāku skatīties, ka tie ir musulmaņi un ebreji, kas ticīgi ebreji. Un es sāku aizdomāties, kas tur viņiem ir, ko viņus dara tik balansētus. Sāku paralēli lasīt gan par islamu, gan par judaismu. Un man sāka nākt atbildes, ka man vienkārši, kāpēc es esmu tajā punktā, kurā es esmu. Es sāku saprast, ka vienkārši viss, kā es dzīvoju pirms tam, noveda mani pie tā, kas tagad notiek. Un tad man parādījās cerība, ka es tikšu galā, ja es mainīšu savas darbības. Ja es vairs nedarīšu to, kas ir destruktīvi no reliģijas puses, un darīšu, ko Dievs ir teicis darīt, tad iespējams, ka man paliks labāk. Bet man pat nebija doma, ka man paliks labāk šajā pasaulē. Man likās, ka es vismaz varēšu kaut ko izdarīt jau tajā priekš savas dzīves, jau pēc šīs dzīves. Jo es sapratu, ka judaismā ir arī mācība par dvēseles, aizmirsu vārdu, pārcelšanos. Nu, Rearhināšana. jā, kad dvēsele nekur nepazūd, kad dvēsele tālāk iet savu dzīvi, vai nu cilvēkā, vai nu tālāk. Un es sāku aizdomāties, ka es sev tagad uztaisīšu labu dzīvi pēc tam. Un es sāku mēģināt dzīvot pēc
judaisma likumiem un sapratu, ka man tiešām paliek labāk. Tas man, starp citu, jā, tas man bija izbrīdis, ka vēl šeit palika labāk. Tāpēc tagad to pieminēju. Un vēl svarīgs moments, kāpēc es izvēlējos tomēr judaismu, nevis islamu, jo bija tāds brīdis, ka man patika abas reliģijas. Es sapratu, ka wow, gan tur man viss patīk. Īpaši man islamā patika, ka tur viss tāds, nu, nav prieka daudz, ka tur nav daudz prieka, man dzīvē nebija daudz prieka, un es domāju, nodzīvošu tā. Bet man ir ebreju asinis no tēva puses, nu, man tā kā vectētiņa bija ebrejs, un pasē tas ir norādīts, un uz to brīdi es nebiju precējusies, man uzvārds bija tāds ebrejisks, un es padomāju, nu tas būtu ļoti tā dīvaini, ja es tagad ar tām asinīm tomēr izvēlēšos islamu. Bet man nepatika tas, ka tur jāpriecājas dažo, sanāk, ka judaismā ir svētki, kur ir jāpriecājas. Un es domāju, nē, nu kā es tur priecāšos? Nu, var sakot, es sāku ar to, ka es domāju, ka es esmu ebrejiete, un sāku ievest savā dzīvē visus, nu, cik es varēju, visus daudzus no 613 baušļiem. Un tikai kaut kādā vienā brīdī es sapratu, ka es neesmu īsti ebrejiete, un tie 613 baušļi nav priekš manis, jo tikai no mātes puses nāk ebreji, kuriem ir jāpilda 613. Tad tas man bija, es ļoti izbēdājos par šo tēmu, un tad es pēc laika sāku skatīties, kā tad ir ar tiem, kas nav ebreji judaismā. Un es ieraudzīju, ka ir 7 baušļi. Un pēc tiem 613 man tie 7 likās, nu kā tik maz, ka es gribēju savu dzīvi veltīt Dievam, lai tur būtu visi tie 613 baušļi. Tad atkal man bija tāds moments, ka es sabēdājos. Un tad es atkal saņēmu sevi rokās un sāku lasīt par katru no baušļiem. Un sapratu, ka tur katrā bauslī ir tik liela pasaule, ka man vēl tur jāstrādā pie tiem 7 baušļiem. Un tad es sāku to visu, nu, var sakot, sāku to visu ievest savā dzīvē. Un tad es atkal aizdomājos par to, ka es gribētu būt par ebrejieti, ka man tomēr nepietiek ar tiem 7. Un sāku ar vīru runāt. Mums uz to brīdi jau bērni, mēs apprecējāmies, mēs kļuvām abi par Bnei Noach. Es sāku atkal ar viņu runāt, ka ir tāds process, kas saucās gijurs, kad tu konvertējies uz ebreju. Un es sāku ar viņu runāt, un viņš pateica, nu labi, vai mēģinam. Un mēs mēģinājām, tad mēs sapratām pirms gada apmēram, ka mēs vēl neesam gatavi kā ģimene. Jo, ja mums nebūtu varbūt bērnu, mēs varētu tā koncentrēties tajā procesā, bet mēs tik ļoti netiekam galā. Tik ļoti netiekam galā ar bērniem, ka, piemēram, tur pirms Pesaha, pirms tādiem svētkiem, tur ir ļoti daudz jātīra māja. Un es biju stāvoklī, un es sapratu, ka es pat grīdu nevaru izslaukt, ko tur vēl tīrīt. Kad, sapratu, ka vēl laikam tomēr nav tas laiks mans. Un tomēr paliku pie Bnei Noach ceļa. Kā vien mirklīgi. Var uzdot jautājumu? Var uzdot jautājumu tev? Tur ir jautājums, ja? Kā jūs kļuvāt par Bnei Noach, par nosiešiem? Kā tas ir? Nu, mēs
mēs sazinājāmies ar Ravīnu, ar Ravu Jona Levinu. Tas ir no Brītolām pārstāvis. Un mēs pateicām, ka mēs gribam būt par nosiešiem. Un viņš pateica, ka tiek organizēts tāds online pasākums, ka no viena gala ir 3 ebreji, un tad mēs 3 ebreju priekšā nosludinam, ka mēs no šī brīža esam tagad nosieši, un mēs pildīsim 7 baušļus. Un parakstījām arī papīru. Mums arī papīri ir. Nu, tas tā vienkārši, tāds pielikums interesants. Un, var sakot, jā, šobrīd, un tad, kad es gatavojos tam, ka es kļūšu par ebrejieti, es sāku vilkt šāles, lai man mati būtu ciet, sāku aizvērt. Sāku vilkt kleitas un ģērties tā, ka mani sāka jaukt sāka domāt, ka es esmu ebrejiete jau tagad. Un man bija tik daudz to gadījumu, ka es sapratu, ka kad, ja mēs tomēr neejam uz to konvertāciju šobrīd, es ceru, ka kādreiz mēs tomēr iesim, bet šobrīd neejam, ka man ir tomēr jāmaina atkal tas stils, jo man pat sinagogā bija tāda situācija, ka ebrejs kaut kā, varēja redzēt, ka kaut ko viņš tur ne tā izdarīja, un viņam bija kaut kā kauns manā priekšā, viņš tur sāka man teikt, jūs laikam jau tā pareizāk darat, un es saprotu, ka viņš ar mani runā ne kā ar ka viņš ar mani runā kā ar ebrejieti, un tas nav īsti labi, jo es pēc tam eju, piemēram, uz McDonald's, piemēram, bet ebreji nedrīkst ēst McDonald's, un tad es cilvēkiem parādu, ka reliģiozie ebreji var būt sinagogā tur kleitā un ar to galvas segu, un tad ar to galvas segu un kleitā aiziet uz McDonald's. Tāpēc es tagad tomēr mainīju savu to stilu. Man šķiet, tas ir ļoti drosmīgi, ļoti drosmīgs tāds solis. Mainīt, ja? Jā. Paldies. Man bija grūti īstenībā, jo es jau biju pieradusi. Mēs bijām Izrēlā, bijām Cfatā, kur tur visi staigā, tā kā man gribētos ģērties. Un jā. Un tagad, kāds man ir tagad ceļš, es mēģinu, man bija tāds moments, ka es biju ļoti iekļauta tajā reliģiozajā dzīvē. Es pamodos, lasīju lūkšanas, tad man bija, var sakot, man visa dzīve bija ar reliģioziem elementiem. Un tagad man ir 3 bērni, un es vienkārši netieku galā. Es par to arī biju pārdzīvojusi, tagad es domāju, varbūt bišķīt vēlāk atgriezīšos atpakaļ. Un tagad man dzīvē es mēģinu vismaz minimāli palikt par Nenohu. Un to, ko es vēl gribēju pateikt, ka mums ir 2 grāmatas, ko mēs lietojam parasti. Brīt Olam un Brīt Šalom. Viena tur, kur ir lūkšanas, otra tur, kur kā labāk nosietim izpildīt katru no baušļiem. Un es arī klausījos dažādas lekcijas par to, un, piemēram, mums dažreiz liekas, ja paņemsim bausli par nāves aizliegumu. Nevis nāves, bet kā tas ir? Nogalināšanas. Nogalināšanas, jā. Nogalināšanas aizliegumu. Un var likties, ko es tur, ja es nevienu nenogalinu, tad sanāk, ka es izpildu šo bausli. Bet nav viss tik vienkārši, jo, piemēram, ja man ir depresija un ja man ir
domas par to, ka es gribētu tur izdarīt pašnāvību, ja? Nu, mēs visi esam cilvēki, dažreiz tā notiek, kad ļoti grūti periodi dzīvē, un tas ir ļoti foršs mirklis, lai izpildītu šo bausli. Tu pasaki sev, es šobrīd izpildu bausli aizliegums nogalināšanai, un sanāk, ka tu tajā brīdī esi tuvāk Dievam. Un šo bausli arī var izskatīt kā, pieņemsim, ja tu esi ļoti uz kādu, es aizmirsu vārdu, рассердился. Nikns. Jā, sadusmojies nikns un varbūt tik nikns, kad var atkal negribot gribēt viņu nogalināt, ja? Nu, protams, neviens tā nedomā, un tas ir tā zemapziņā viss notiek, bet šajā brīdī arī var pateikt, es šobrīd izpildu bausli aizliegums nogalināšanai. Un tāpat arī ar aizliegumu zakt. Atkal, ja mēs visi esam tie cilvēki, kas nezog, tad mums liekas, ka atkal tas nav par mums, bet īstenībā ir cilvēki, kuriem ir kleptomanija, un viņiem šis bauslis ir īpaši tuvs, bet atkal ne tikai kleptomanija ir šī baušļa detaļa, bet, piemēram, ja mēs sabojājam kāda mantu, tad sanāk, ka mēs arī tā kā daļēji nozogam to mantu. Un Rafs Jona Levin vienreiz tādu piemēru pateica, ka ja jūsu priekšā tagad paņems kāds jūsu botas un sagriezīs ar šķērēm, un tad to botu vietā iedos tādas pašas jaunas, mums nebūs prieks, jo mums būs tāda sajūta, ka daļu no mums sagrieza. Un tas arī ir tas mirklis, kad atkal var izpildīt bausli, ka nedrīkst zakt, un mēģināt ļoti uzmanīgi būt uzmanīgam ar citam mantām. Un tā ar katru bausli, un tie ir tikai pāris piemēri. Un tā katru dienu es mēģinu kaut ko skatīties, kuras varu pilnveidoties. Un dažreiz sanāk labi, dažreiz nesanāk. Un kad nesanāk, vienmēr ir tāds ceļš kā čuvā. Tā ir tā kā atgriešanās atpakaļ. Tev ir ja tu kaut ko tomēr esi slikti izdarījis, tu parunā ar Dievu pēc noteiktas schēmas. Un tu paprasi viņam, ka tu gribi atgriezties atpakaļ, gribi atkal būt pareizajā ceļā. Un nākamajā reizē, kad ir līdzīga situācija, kad tu rīkosies savādāk. Nu, tāds ir šobrīd mans Bnei Noach ceļš. Jā, paldies. Man liekas, ir droši vien kādi jautājumi arī. Man liekas, arī vīrs. Jā. Mums liels izbrīns un prieks iepazīt, ka Latvijā eksistē Bnei Noach cilvēki, kur pieņēmuši ir 7 Noaha baušļus, un tie, kur mācās, saprot, ka tas nav tikai 7, tas var būt stipri vairāk, un ir ko uzņēmušies labprātīgi, un tavs stāsts, jo īpaši ir, ka tava vecā māma ebrejiete. Vectēvs. Viņš šajās dienās ir vēl dzīvs? Nē, vectēvs vairs nav dzīvs. Tikai tētis sanāk ir dzīvs, kuram ir tā saikne ar ebrejiem. Ebreju saknes. Kā tava ģimene, proti vecāki, vecvecāki uztver jūsu dzīvesveidu? Paldies Dievam, Baruch Hašem, labi, viss kārtībā. Viņiem nav nekādu, neatrunāja neko. Dažreiz māmu kaut kā varēja redzēt, ka
Viņai likās, ka varbūt kaut kāda sekta vai kas, bet tad viņa saprata, ka viss kārtībā. Kad nu, ka mēs neesam uz sliktu pusi mainījušies. Un, nu, ka viss notiek. Kā jūs aktīvi Latvijā līdzdarbojaties vai Bnei Noach kustību? Nav tāda sajūta, ka jūs esat viena ģimene visā Latvijā, Bnei Noach vai... Nē, mēs neesam. Un te tieši es tikko ieraudzīju, ka pievienojās Henriks. Viņš arī, ja viņš vēl te ir, es tagad neredzu, bet ir vēl vismaz 2, pat 3 cilvēki. Šalom. Šalom. Un viena ir klīti. Mēs esam ar gripu vienkārši. Ātrās veselīšanās. Paldies. Un no sākuma bija tā, ka mēs bijām tikai vieni, mums likās, ka mēs esam vieni. Tad sapratām, ka vēl ir tomēr cilvēki, un mēs braucām uz sinagogu arī gandrīz katru šabatu, bet es nezinu, man liekas jau kādu pusgadu mēs nebraucam. Jo mēs, mums kāds ir... Ar bērniem netika labi tiekam galā, mums nesen piedzima 3. meitiņa. Un tad, kad vajadzēja iet uz sinagogu, tad vai nu lielākajam dēlam kaut kas tur notika vai kāds. Un mēs jau tik esam noguruši, ka mēs pārstājām to darīt. Man par to arī ir, es ļoti pārdzīvoju, bet es ceru, ka bišķi pieaugs bērniņi, un tad mēs atkal sāksim iet uz sinagogu. Ko jūs varētu ieteikt latviešiem, kuri nav ebreji un vēlās iepazīt Bnei Noach, iepazīt Hašem? Jums kādi tipi ieteikumi, kur viņiem ko meklēt, esot Latvijā? Nu, noteikti jāskatās YouTube kanāls, ko Lea ved. Jo tas ir vienkārši, es biju šokā, kad uzzināju, ka tas notiek, un Lejā ir ļoti liela tā pravidņica, aizmirs atkal vārdu latviski. Un noteikti jāskatīties tos video, un es domāju, ka es ieteiktu arī aiziet uz Jūrmalas sinagogu, jo tur ir ļoti forša atmosfēra. Un ar Bnei Noach ļoti silti komunicē. Tāpēc, ja ir iespēja, tad noteikti jāizbrauc uz Jūrmalas sinagogu, jāparunā ar ravīnu, jo tas ir tāds ļoti liels ieguldījums, jo tu skaties, kā ebreji dzīvo. Un uz kaut kādiem arī varbūt svētkiem aizbraukt. Piemēram, Pūrims arī ir tādi jautri svētki, ko varētu apmeklēt. Nu tā. Jā, jauki. Paldies. Ilzei arī ir jautājums, vai ne? Jā, man kā vienmēr jautājums. Paldies, Alīna, ka tu pastāstīji. Man jautājums par ēdieniem vai un kādā veidā jūs ģimenei sevišķi ievērojat, vai kašrūt likums ievērojat, vai, kas ir attiecībā ar gaļu, kas nemaz nav tik vienkārši nopērkam Latvijā tieši košer kaut. Kas tiek risināts, teiksim, tavā ģimenē, un varbūt kā tas ir citur? Paldies! Jā, paldies par jautājumu, Ilze. Mūsu ģimenē mēs neievērojam kašrūtu tādā ziņā, kā ievēro ebreji, jo nosiešiem nav tāds balsas ievērot kašrūtu. Bet mēs ēdam košer style, tas saucās. Mēs nejaucam pienu ar gaļu, mēs neēdam, piemēram, cūgaļu, vismaz mēģinam, jo dažreiz kaut kādās kafejnīcās varbūt ir kaut kādā ēdienā tā cūgaļa, ka mēs nezinājām. Bet ebrejiem ir diezgan
viegli to ievērot. Galvenais uzzināt, kur pirkt košaru gaļu. Un arī ir veikalos, man Rabanīts stāstīja, ka veikalos, piemēram, Rīmī, Maksimā un tā tālāk, ļoti daudz produktu, ko var pirkt, kas ir košeri. Tā. Tā. Jauki. Vai kādam ir vēl kāds jautājums? Tā man ļoti prieks dzirdēt atkal tavu dzīves stāstu. Mēs jau drusciņi runājām, un jūs esat malači, un lai es šiem palīdzu ar visiem bērniņiem un tik galā. Paldies, amen. Un viss izdosies. Viss ir tikai, kā teikt, es arī mācos savā dzīvē. Viss, kas notiek un viss, kas mani satrauc vai ko, patiesībā ir tāds dzirdējusi pēdējā laikā, kā teikt, ivritā sakam, macav da fuk it kā, slikts, bet tas ir no saknes klauvēts, it kā klauvēts. Jā. Un tad ir tāds visos tajos brīžos, tas, kas klauvē tev pie durvīm, tas ir visu varenais, kā tur mēs no tā kaut ko iemācīsimies. Ir kaut kāda mums ziņa, kaut ko izvirtīties uz priekšu, kaut kādas labumi būs no visiem grūtumiem, un arī mēs to pavisam drīzumā saskatītu visi. Bez ratušiem, jā, ar Dievu palīdzību. Jā, Lea, paldies liels, ka tu pasauci, izstāstīt savu stāstu. Paldies arī par jautājumiem. Jums te ir tik sabalansēta atmosfēra. Un paldies par taviem video, ko tu taisi priekš YouTube. Tas ir tik liels darbs, vienkārši. Paldies tev. Paldies, jā. Paldies visu vareniem. Un, ja kāds arī grib kādreiz vēl padalīties kādu savu lekciju vai savu stāstu, mēs arī priecāsimies dzirdēt, kā iedrošināt. Jā, būtu interesanti. Paldies, ar labu vakaru. Jā, labu vakaru. Jā. Tā. Paldies, labvakar. Jā, paldies.